Es esmu Inga Šļubovska-Kanceviča, Latvijas Nacionālās operas soliste un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 96. gada absolvente. Pirmkārt, Cēsu mūzikas vidusskola man asociējas ar tiem cilvēkiem, ar tiem pedagogiem, ar kuriem es esmu kopā strādājusi un apgūst tās zināšanas un veidojis to pamatu savai nākotnei. Un, jā, vissvarīgākais ir mani pedagogi. Mana dziedāšanas skolotāja Gaida Ungure, kas mani visus 5 gadus kā mīļa vecmāmiņa auklēja un aizveda mani līdz mūzikas akadēmijai. Un tāpat arī visi pedagogi, viņi bija mums kā otrie vecāki, kas mūs iedvesmoja un turējas tādos stingros grožos, lai mēs tiešām kaut ko arī dzīvē sasniegtu, jo tas ir tāds vecums, kad gribās tomēr arī pabaudīt to brīvību, ka mēs esam tikuši prom no vecākiem. Man nāk prātā visa tā mazā skoliņa, kas ir ļoti tā kompakta mazām klasītēm, kā viena liela privāta māja, kurā notiek mācības. Ikdienā, es atceros, man momentā nāk, ka pēc stundām mēs skrējām uz brīvajām telpām, kur ir brīvas klavieres, lai varētu gatavoties mācīties, jo citu iespēju nebija, un tad bija rindas uz klasēm. Pavasarī, tad, kad saulīte silti sildīja un jau kokiem lapas izplaukušas, gājām vienkārši ārā no klases. Katrs atradām savu jaukāko vietiņu, zem ābeles vai zem kādas koša koka un mācījāmies. Un pēc tam, kad mēs to iemācījāmies, kurš kādā ātrumā to spēja un gājām atpakaļ uz klasi, latviešu valodas literatūras skolotājam Lībietim stāstīt savu dzejoli, atstāstīt. Jā, un tā saikne ar dabu un mūzika, tas viss kopā vieno, manuprāt, Cēsu mūzikas vidusskola. Tās tikšanās kopā ar studiju biedriem, arī ar iepriekšējiem Cēsu mūzikas vidusskolas absolventiem ir vienmēr siltas un ļoti sanāk bieži sadarboties tieši ar Cēsu mūzikas vidusskolas bijušiem audzēkņiem un absolventiem. Varu minēt diriģentu Jāni Zirni, vai arī tepat operas orķestrī spēlē ļoti daudz mūziķi. Un, piemēram, mans kursbiedrs Mareks Auziņš spēlē kontrabasu. Sanāk arī dziedāt ar kori Latviju, kori Latviju dzied ļoti daudz absolventi. Un, jā, mūsu ceļi krustojās. Es gribu tiešām apsveikt Cēsu mūzikas vidusskolas pedagogus ar šo brīnišķīgo jubileju. Un pateikt vislielāko paldies, ka jūs mums esat un ka jūs dariet savu sirdsdarbu ar vislielāko mīlestību un prieku.